To kopā ar jums, dārgie līdzstēji, vērošu es, Reinis Lācis. Vīmsi pirmie arī tiek pie spēles priekšmetu pie solīša. Pēc tam, kad bumba jau it kā paņemt rokās, pēc mainkustībām, viņam ir vairāki arsenālā. Vīksne pēc Osborna piespēles vēl viens precīzs trejiets. No pretspēlētāji var vēlreiz zeļu uzskriet Skuja. 2+1. Elegants gājiens. Tā vien izskatījās, ka pēdējais palikušais Mainieku komandas spēlētājs neizšķirs par nekādu citu alternatīvu, proti vai slēgt nos ceļu Skujam vai izrādīt. Grūti viņiem bijis apvienot vienkārši šādu komandu darbību. Vītols, Osborns. Viens cīnās, cenšas izbrīvēt vietu metienam, 2 punkti. Ceturtaļā, ceturtā kļūda jau Kovaļovam, 5-4 pārsvars viesiem. Vītols papildu piespēle, Lācis no stūra, precīzs trejiets, 41-27. Visiem pat bija labas iespējas, šeit 5-4 atrast brīvu metienu. Tā vietā Berkolds tiek pie treječa no stūra. Vēl viens precīzs stāvmetiens zeļiem. Rīgbergs pret Berkoldu, neprecīzs metiens pēc 2 soļa. Šis raidījums no savu groza vairs nebūtu skaitījies. 49-37. 5 pēc krietni augstākiem mērķiem. Vīksne atbrīvojas pēc aizsaga. 3. precīzais stāvmetiens Toms Skuj. Tas viss nāks ar laiku. Juris Vītols jau ir gatavs tagad. Pārsvars ar kādu uzsāc šo 10 minūtu. Varbūt izšķiroši. Strēlnieks, vai viņam būs vēl viens precīzs trejiets? Raimo sagādā iespējams tādu iespēju Pinetem. Strēlnieks. Pacietīgi nospēlē Juris Vītols ar labu inerciju. Tiek līdz groza apakšai, 2+1 gājiens. Vēlreiz. Talants acīm redzams. Vīmsi vienība tiek zem šīs maģiskās -10 punktu līnijas. Mazliet jūtams lūdzuma brīdis, kāds izrāviens pretiniekiem ir spējis rast pozitīvu rezultātu uzbrukumā. Zigmārs Raimo nolas piespēle, viņam seko līdzi Reinards un aizbēga Raimo. Vēlreiz nospēlētās minūtes arī krājas. Par piezīmēm gan nevienam vēl tā ļoti konkrēti nav. Jau straucās Osborns, bloķēts metiens. Vajag ātrus punktus un tūlīt tālmetiens. Neprecīzs Vītolam. Vīmsi svir otro uzvaru pēc kārtas. Un es teiktu ļoti pārsteidz tomēr izbraukumā esošo Rīgas zeļu komandu, kam 3. zaudējums šajā sezonā.